Labdien! Paldies Zaļajam punktam par uzaicinājumu un par iespēju, arī mazliet pareklamēt arī valsts vides dienestu un šīs te funkcijas, ko mēs darām, kā mēs darām, jo atsaucoties arī uz iepriekšējiem runātājiem, uz pirmo šīs konferences šo te daļu, kad attiecīgi tika minēta šīs te papildus lietas, papildus prasības, kas tiek ieviestas. Pie papildus prasību ieviešanas principā prasības nemazinās, un tas, protams, palielina izmaksas ražotāju atbildības sistēmām, līdz ar to arī ražotājiem un beigās galu galā arī patērētājiem. Līdz ar to gan sabiedrība, gan arī ražotāji principā grib redzēt, ka ražotāju atbildības sistēma ir caurredzama, caurspīdīga, ir zināmas šīs darbības un arī ir redzamas šīs izmaksas un kas tiek darīts. Un tā skaitā arī, protams, valsts vides dienestu kā kontrolējošo iestādi tas skar, jo datos mēs esam atvērti. Šobrīd mēs jau publicējam lielākoties datus, kas skar ražotāju atbildības sistēmas, bet ņemot vērā šo pieaugušo interesi, tad, protams, mēs šos datus arī vēl vairāk publicējam un paplašinām to tvērumu, ko mēs publicējam. Un atsaucoties uz tām mūsu bažām lielākām, ko mēs arī šobrīd uz priekšu arī pieskaršos šīm lietām, ir dati, jo mēs runājam par mērķiem, par mērķu sasniegšanu gan uz reģenerāciju, gan uz apglabāšanu, bet no mūsu puses tā lieta, pret ko mēs tos mērķus rēķinam. Līdz ar to mums dati ir svarīgi. Protams, mēs redzam, ka attiecīgi arī dati dažādās informācijas sistēmās mums atšķirās, tieši vai netieši, bet principā mēs no savas puses, kā valsts vides dienests, esam uzņēmušies datus publicēt un pateikt, tie dati, kas ir mūsu pusē, ir jābūt patiesiem un izmantojamiem arī tālāk, ko mēs sniedzam, gan publicējam, gan sniedzam tālāk Eiropas Savienībai. Līdz ar to svarīgi jau ir šis pirmais posms, tieši ražotāji, tieši nodokļu maksātāji, kas sniedz informāciju par tirgu novietoto apjomu, gan iepakojumam, gan vidēji kaitīgām precēm, elektronikai ir svarīgi, jo tas, mums ir izējošais dati, ko mēs tālāk arī rēķinām, vai normas ir izpildītas vai nav izpildītas. Prezentācijas laikām būs vairāk arī saīsinājumi. Šobrīd tas saīsinājums nelasīšu, bet, būs arī pēc tam prezentācijas pieejamas, un ja būs jautājumi par ko, kas nozīmē, droši varēs arī atgriezties. Sākšu, es ar valsts vides dienesta pamata uzdevumiem tieši atkrituma apsaimniekošanas uzraudzībā. Principā pirmais, protams, sākās ar atļauju izsniegšanu, ar arī, ne tikai atļaujas, bet arī atkritumu pārrobežu sūtījumu saskaņošanu un atļaušanu atkritumiem ienāk valstī vai attiecīgi ar izvestu valstī, kā arī šī kontrole. Tas tieši manā kontroles lauciņā nav, manā pusē vairāk ir metodiskā vadība, bet tālāk sekojošie gan zaļajā iezīmētā, gan arī zilajā iezīmētā šīs lietas ir tieši atkrituma aprites departamenta pakļautībā. Līdz ar to šīs lietas mēs ikdienā arī uzraugam. Daudz šodien runājam par iepakojumu, un iepakojumu mēs arī šeit vairāk uzsvēršu, varbūt kā citas attiecīgi citus nodokļu objektus, jo iepakojumam arī šīs prasības ir plašākas un arī atskaitīšanās, ko mēs arī kā dienests atskaitāmies, ir gana plašs. Protams, iepakojumus mēs arī runājam par ražotāju atbildības sistēmām, bet depozīta sistēma arī ir viena no ražotāju atbildības sistēmām, bet šobrīd mēs viņu izdalām atsevišķi. Tā arī ir valsts vides dienesta uzraudzība, un arī kontrolējam šo sistēmu gan no ražošanas brīža, gan līdz arī pārstrādēm, kā tā sistēma kopumā darbojas. Protams, iepakotāju šīs pārbaudes, ražotāju pārbaudes, ko mēs veicam, un varbūt arī tā neredzamā daļa, ko varbūt ražotāji neredz, iepakotāji neredz, kā mēs uzturam šo iepakotāju datubāzi, jo iepriekš bija normatīvs, kas
prasīja, teiksim, gan iepakotājiem, kuri nebija ražotāja atbildības sistēmā sniegt mūsu datus, tad šobrīd, teiksim, datus mums iepakotāji, ražotāji nesniedz. Šo informāciju mēs attiecīgi iegūstam no ražotāja atbildības sistēmām un arī no ieņēmumu dienas. Tajā gadījumā ir maksāts šis dabas resursu nodoklis, bet nav atskaites bijušas ražotāja atbildības sistēmā pie apsaimniekotājiem. Tad mēs tos datus arī iegūstam, un mēs iegūstam arī šo te gala gan apjomus, kādi ir tirgū novietotie, gan arī kādi klienti ir iesaistīti. Un, protams, ja mēs runājam par iepakojumu, tad arī teiksim, mēs gatavojam šos te ziņojumus par tirgu novietoto apjomu, par apsaimnieko, ko mēs tālāk arī ziņojam Eiropas Savienībā, un pēc tam arī tos datus no mūsu puses teiksim, ir jāpārbauda. Vēl viens aspekts, ko mēs veicam, ir šī te dabas resursu nodokļu administrēšana, kas jau tieši ietver ražot atbildības sistēmu, uzraudzību, dabas resursu nodokļu maksātāju uzraudzību, un tā, teiksim, viena no aktuālākajām un tām jaunākajām lietām, kas mums arī nākus ir klāt, ir ražotāju atbildības sistēmu auditoru uzraudzība. Iepriekšējos gados šo uzraudzību, teiksim, un akreditēja Lateks, tad šobrīd tā situācija ir izveidojusies, diemžēl tāda, ka teiksim, tirgu varbūt nebija šis tik liels pieprasījums un nebija tik daudz auditori, kas varētu auditēt ražot atbildības sistēmas, tad īstenībā šo te pienākumu kādā brīdī uzņēmāmies arī mēs, kad attiecīgi mēs arī akreditējam, attiecīgi arī atzīstam šos te ražotāju atbildības sistēmas auditorus. Auditori, kas nāk pie jums kā pie klientiem, uzraudzīt, vai jūs esat iesnieguši attiecīgi šīs atskaites pareizi, korekti, un lai nav šie kaut kādi slēpti apjomi. Teiksim, ja mēs skatāmies no tās procedūras, teiksim, kas mainījies, īsti ne, jo teiksim, mums tā procedūra, kādā mēs akreditējam šos te auditorus, ir gana līdzīga, kad mēs prasam procedūru, pēc kādas tiks veikta šī izvērtēšana, un attiecīgi arī šīs te kopējās pārbaudes, gan arī, teiksim, pastīties, kā auditors veic savu darbu, gan arī pie klienta, gan atsevišķi, gan kopā ar auditoru. Līdz ar to, teiksim, tā no ražotāja puses varbūt šīs izmaiņas ir principā nejūtamas. Tad vēlreiz droši jūs zināt, bet principā paplašinātā ražotāja atbildības sistēma ir pasākumu kopums, kuru īstenojot preces ražotājs ir finansiāli atbildīgs par savu saražoto preci, par tirgu novietoto preci un par efektīvu atkritumu apsaimniekoto. Tātad, principā, šīs izmaksas, kas ienāk ražotāja atbildības sistēmā, ir attiecīgi no nodokļu maksātājiem un arī, teiksim, tālāk no nodokļu maksātāju ražotāju vietā tiek īstenota šī te ražotāja atbildība. Dabas resursu nodokļu administrēšana, principā šeit ir attēlot arī teiksim, tie visi nodokļu objekti, teiksim, arī nākotnes objekti, kas, teiksim, stāsies spēkā 2025. gadā. Tad, principā, ja mēs skatāmies neilgu laiku atpakaļ, teiksim, mūsu klasiski ražot atbildības sistēmas bija uz iepakojumu, vidē kaitīgām precēm, elektroniku un nolietotiem transporta līdzekļiem. Tad klāt mums pienāca depozīta sistēma, kas, teiksim, no iepakojuma bišķi atdalīja to iepakojuma daļu, kas ir dzērieni, un teiksim, tas šobrīd tiek apsaimniekots šis iepakojums depozīta sistēmā. Tad no šī gada vidus mums nāca klāt tekstils, un tad plasmasu saturoši izstrādājumi, kas ir baloni, tabakas izstrādājumi, zvejas rīki, principā ir mazliet klasiskai ražot atbildības sistēmai bišķi savādāki, bet principā, ja mēs runājam, tad attiecīgi tas arī ir mūsu redzeslokā, mūsu uzraudzībā, un, teiksim, mēs runājam par šiem te plasmasu saturošiem izstrādājumiem, tad ražot atbildības sistēmas jau tuvākajā laikā arī mums iesniegs apsaimniekošanas plānus, ko, teiksim, tālāk mēs akceptējam, un ceru arī, ka uz nākamā gada sākuma mums būs arī ražot atbildības sistēmas, kas apsaimniekoši arī šos te plasmasas izstrādājumus.
Jā, teiksim, tā viena teiksim, nianse, kas arī no pagājušā gadā tika atdalīta klasiski no dabas resursu nodokļu objektiem, ja, tas no elektronikas ir fotoelementu paneļi, ņemot vērā, ka tā situācija bija tāda, kad attiecīgi liels apjoms fotoelementu un tika ievests valstī un tika realizēti projekti attiecībā uz saules šiem parkiem, tika uzstādīti un līdz ar to tas apjoms uz elektroiekārtām teiksim, kas tika ievests, atstāja diezgan lielu ietekmi. Līdz ar to teiksim, arī no ražotāju atbildības sistēmām bija šīs bažas, vai teiksim, var izpildīt reģenerācijas normas sasniegt, ja mēs saprotam, ka attiecīgi šie fotoelementi atgriezīsies kā atkritumi pēc 20, 30 gadiem, tad loģiski solis bija arī teiksim, izmaiņas normatīvi aktā un noteikta izņēmumu uz šiem elektroiekārtu veidiem. Un tas izņēmums bija rasts tādā veidā, kad attiecīgi atkal valsts vides dienestam papildus šī funkcija reģistrēt šos saules paneļu parkus, reģistrēt apjomus un attiecīgi arī piedāvāt šo atbrīvojumu un dabas resursu nodokļu samaksas, jo pretējā gadījumā tad arī teiksim, šīs izmaksas, kas tiek ievestas no saules paneļiem un uzstādīti saules parkos, ir nesamērīgi lielas, ja tiktu maksāts dabas resursu nodoklis. Līdz ar to šis izņēmums attiecīgi tas attiecas tikai uz šiem fotoelementu paneļu teiksim, apsaimniekotājiem, bet teiksim, tā realizētājiem, kas savai saimnieciskajai darbībai šos paneļus ieved un arī uzstādīja saviem parkiem, tikai par to mēs varam piešķirt atbrīvojumu. Attiecīgi pārējiem, kas vienkārši ieveda Latvijā pārdeva, teiksim, tā realizēja, principā nekas nemainījās, ir šīs divas opcijas, vai maksāt dabas resursu nodokli, vai slēgt līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu. Tātad, ja kritērijs bija, kad attiecīgi ieveda pats, attiecīgi arī par savām vajadzībām, tad ir iespēja šī reģistrēties valsts vides dienestā. Attiecīgi, ja ir virs 1 megavata, principā mēs reģistrējam neprasot šo garantiju, kad teiksim, atgriezts atpakaļ ražotājiem, un principā tad šis saules parku īpašnieks uzņemās pilnu atbildību par šo apjomu, ko teiksim, viņš ir ievedis un attiecīgi arī uzstādījis savā saules parkā. Ja attiecīgi tā saules parka jauda ir zem 1 megavata, tad principā mēs papildus prasam šo garantiju no ražotāja, ka ražotājs šo apjomu ņems atpakaļ dzīves cikla beigās un ka tie principā atkritumi nepaliks Latvijā, bet tiks izvesti ārpus Latvijas un teiksim, nebūs jāapsaimnieko Latvijas atkritumu apsaimniekotājiem. Un teiksim, tas, kas no mūsu puses tika darīts, teiksim, mēs izveidojām e-pakalpojumu, kurā teiksim, gan ērti var reģistrēties un saņemt šo atbrīvojumu un dabas resursu nodokļu samaksas. Jāteic, ka teiksim, tās prasības varbūt liekas, teiksim, ievedu savai saimnieciskajai darbībai, pats uzņemšos atbildību, labākais veids, bet īstenībā tās prasības, ko mēs jau uzstādām, nav nemaz tik tādas teiksim, viegli izpildāmas, jo teiksim, tur teiksim, mēs arī savstarpēji automātiski arī salīdzinām starp datu bāzēm, gan caur būvniecības informācijas sistēmu, gan caur sadales tīkliem, teiksim, vai tiešām šis pieslēgums ir attiecīgo jaudu, un vai tiešām ir sava saimnieciskā darbība, jo, teiksim, lielākoties pie mums nāk būvnieki, teiksim, kas ir uzbūvējuši un tālāk arī nodot to parku attiecīgi īpašniekam. Šajā gadījumā, diemžēl, viņš nevar reģistrēties pie mums, un principā tad opcijas vai ražot atbildības sistēmā, vai maksāt dabas resursu nodokli pilnā apmērā. Un pie reģistrācijas, protams, mēs arī prasām tātad šo atbildību, ka apzinās, kad šis atkrituma apjoms radīsies un attiecīgi arī jābūt šiem noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir tiesīgs pieņemt šādus atkritumus un jābūt skaidram redzējumam, teiksim, kad attiecīgi šie atkritumi tiks apsaimniekoti un teiksim, jānoskaidro arī šī nianse, vai ir bīstams vai nebīstams, teiksim, šis vielu klātbūtne, principā, lai tālāk noteiktu, vai šie atkritumi tālāk būs jāapsaimnieko kā bīstami vai kā nebīstami atkritumi. Līdz ar to prasības arī ir gana teiksim, stingras, un līdz ar to daļa arī, protams, redzot, ka šīs prasības varbūt nav izpildāmas, arī ir reģistrējušies arī ražotāju atbildības sistēmās.
Un jā, ir tāda arī daļa, kas ir reģistrējušies gan pie mums, gan mēģina reģistrēties ražot atbildības sistēmās, bet šeit mēs viņus ātri diezgan izķeram un principā atbrīvojumu var saņemt tikai vienā veidā, par ko mēs arī uzreiz arī informējam un arī sekojam līdzi. Jā, tad par atbrīvojumu piemērošanu, par dabas resursu nodokļu administrēšanu, jā, no ražotāja puses tas pirmais solis, kas ir noslēgt līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu. Principā ražotājs jau tālāk, teiksim, kas notiek, principā vairs īsti nezina. Teiksim, protams, interesē, tad var noskaidrot šo informāciju, bet principā tālāk jau šo darbības, teiksim, gan atskaites, gan arī reģistrēšanās citās sistēmās piemēram, veids arī ražot atbildības sistēma. Un tālāk jau, ja tā informācija, līgums ir noslēgts, tad tālāk jau ražot atbildības sistēma jau informē par ražotāju, par līguma partnera piereģistrēšanu pie mums, un attiecīgi mēs pieņemam lēmumu par dabas resursa nodokļa piemērošanu. Pēc tam, protams, atgriezeniskā saite pie jums, ka, teiksim, jā, jūs saņemat atbrīvojumu no dabas resursa nodokļus, un attiecīgi tālāk jums vairs nav saistoši maksāt, un šo informāciju tālāk par atbrīvotāju, ko mēs esam atbrīvojuši, kādas darbības mēs esam veikuši, mēs nododam valsts ieņēmumu dienestam. Un attiecīgi, ja mēs runājam par vidēji kaitīgām precēm, par riepām un par nolietotiem transporta līdzekļiem, tad tā ir CSDD kompetence, kur mēs ar informāciju arī tālāk arī nododam. Jā, tad, principā, šeit ir attēlota arī tāda neliela schēma, teiksim, par ražot atbildības sistēmu šo te principu. Brīdī, kas notiek, ja noslēdz līgumu ar dabas resursu, noslēdz līgumu ar ražot atbildības sistēmu, tad principā redzam, ir pilns ciklus ar šo te atbildību par to, kad attiecīgi brīdī, kad šī prece vairs nebūs kā prece, bet būs kā atkritumi, tā tiks apsaimniekota, un attiecīgi arī šī informācijas apmaiņa starp datubāzēm, starp valsts vides dienestu notiks korekti, jā, un attiecīgi ražot atbildības sistēmā vēl viens no tādiem lieliem tādiem mērķiem, kas jādara, protams, ir komunikācija ar sabiedrību, informēšana par iespējām, kur nodot atkritumus, kā atkritumus šķirot un kā, teiksim, veidot šo apritīgumu, lai tiešām mēs arī nonāktu kā Latviju zeme bez atkritumiem. Principā, tā ir ražot atbildības sistēmas viens no uzdevumiem. Ja kas notiek, ja netiek noslēgts līgums ar ražot atbildības sistēmu un samaksās dabas resursu nodoklis, principā atkritumi tiek apsaimniekoti, bet principā jautājums, kas par to atkritumu apsaimniekošanu maksā. Tas, protams, principā tas tiek, teiksim, tātad klasiski, teiksim, sadzīves atkritumu apsaimniekotais, protams, šīs izmaksas tālāk arī teiksim, no iedzīvotājiem arī tiek nosegtas, bet tas, principā, neiekrīt pie ražot atbildības sistēmas, un par šo te apjomu, principā, nav ražotājs šo te finansējumu piešķīris. Jā, tad attiecīgi dalībnieki ražot atbildības sistēmā arī gana plašs, kas, teiksim, nav tā sadarbība tikai starp ražot atbildības sistēmu dienestu un ražotāju. Tad, principā, šeit ir jāsaprot, ka viss sākas jau ar iedzīvotāju, teiksim, kurš arī nopērk šīs te preces, un tālāk, teiksim, arī pašvaldība ir šobrīd arī tā, teiksim, gan tie pienākumi veicināt atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu, šo te tīklu, principā arī pieaug šīs te prasības un uzraudzība, protams, atkritumu apsaimniekotāji, kas nodrošina pilnu ciklu attiecīgi atkritumu apsaimniekošanai no savākšanas, tālāk reģenerācija, pārstrāde līdz atkritumi beidz pastāvēt, principā sasniedz gala statusu, un, protams, auditori, finanšu nodrošinātājs, izdevējs, kas, teiksim, izdos šo finanšu nodrošinājumu gadījumā, ja būs kaut kādas ražot atbildības sistēmas darbībā nepilnības, tad attiecīgi šīs izmaksas tiks sektas. Jā, daudz, protams, ir arī jautājumi, kā mums, kā valsts vides dienestam, kas ir ražotājs, jo normatīvais akts pasaka ražotājs, bet daudz saka, mēs neesam ražotāji. Principā lielākoties ir ražotāji, jo zem ražotāja slēpjas šis te vārds
attiecīgi, kā iepriekš arī minēju šos te veidus, par ko saņem atbrīvojumu, teiksim, kādi ir šie objekti, tad principā ražotājs jau tas, kas pirmais realizē, tātad Latvijā ievad vai attiecīgi pārdod, attiecīgi principā kļūst uzreiz par ražotāju, jā, vai, teiksim, vai ne tikai, teiksim, ir tā šī realizācija, vai arī, teiksim, izmanto savai saimnieciskajā darbībā, vai sniedzot šo te pakalpojumus, kad attiecīgi prece tiek iepakota, principā uzreiz arī klasificējas kā ražotājs un ir šie te ražotāja pienākumi attiecīgi slēgt līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu vai par šo apjomu, ko realizē, maksāt dabas resursu nodokli. Tātad par pienākumiem, jā, teiksim, tie pienākumi šobrīd tā kā ražotājiem, klientiem, ražotāju atbildības sistēmā, teiksim, ir vismazākie, jā, kā es minēju, bet tie arī visbūtiskākie, jo principā noslēdzot šo līgumu un pēc tam arī sniedzot atskaites par un uzskaiti par nodokļa objektiem, principā šajā brīdī šis ieejas punkts un atskaites punkts, pret ko tad attiecīgi mēs tālāk rēķināsim savākšanas normu, reģenerācijas normu un tālāk, teiksim, arī nodosim datus tālāk uz Eiropas Savienību un attiecīgi pēc tam no tiem datiem arī vēl daļu mēs arī rēķinam pret apglabātu apjomu, lai mēs saprastu, teiksim, kur teiksim, varbūt pelēkais sektors. Līdz ar to tas ieejas punkts, ja, teiksim, tieši no ražotājiem ir ļoti svarīgs, ka tie dati tiek iedoti ražotāju atbildības sistēmai korekti, tiek veikta korekta uzskaite un arī attiecīgi arī noziņoti šie apjomi laikā, nevis, piemēram, kādu laiku tur nobīdi, jo tāpēc, ka arī ražotāju atbildības sistēmai ir, lai sasniegtu šos te mērķus, kas ir gada mērķi, tomēr ir jāzina tas aptuvenais apjoms, kas tiek novietots tirgu, lai varētu arī veikt šo te apsaimniekošanu. Jā, un attiecīgi tas skar elektroiekārtas vai baterijas, tad principā jā, tad ražotājiem ir jāreģistrējas letterā, jā, kur attiecīgi sniedz šo informāciju par tirgu novietoto apjomu. Lielākoties jā, šeit ir tā, ka teiksim, ja tā piereģistrācija ir pirmreizējā, tad datus tālāk jau nodot vai nu pats vai nu ražotāju atbildības sistēma. Tālāk jau ražotāju atbildības sistēmai šie pienākumi jau ir gana plaši. Un jau sākot no to, ka teiksim, tā sistēma ir jāizveido, sistēma ir jāapstiprina arī valsts vides dienestam, un attiecīgi šeit ir šie te arī soļi, teiksim, kas jāizdara, teiksim, gan ar atskaites, ko pārskati iesniedz. Un šeit, teiksim, atšķirība arī no iepriekšējiem gadiem, mēs esam bišķi arī ražotāju atbildības sistēmām samazinājuši administratīvo slogu, jo teiksim, attiecīgi ziņojumi pārskati, kas iesniedzami valsts vides dienestā, principā šobrīd ir palicis tikai viens auditēlis gada ziņojums, un iepriekšējiem gadiem mēs jau jautājām arī šos pusgada ziņojumus, kur attiecīgi redzējām, tā sistēma strādā vai nestrādā, kur, teiksim, vajadz izpildīt normas ap 40% apmērā no pusgada normas, tad, principā, mēs nonācām vienā brīdī pie secinājuma, ka tā informācija ir lieka un īsti nedod to priekšstatu, tad galā kādi tad būs šie te rezultāti, sistēma sasniegs mērķus vai nesasniegs mērķus, un galā, teiksim, šī te auditora nozīme arī ir būtiska, ja kas ir pie gada pārskata, un tad, principā, mēs sapratām, ka mēs tikai gada griezumā iegūstam ticamus datus, līdz ar to mazinam administratīvo slogu gan ražotāju atbildības sistēmām, gan arī valsts vides dienestam. Jā, tad attiecīgi tālāk jau kas notiek ar datiem, kad ražotāju atbildības sistēma iesniedz valsts vides dienestam, tad tālāk, teiksim, tas process gana sarežģīts, kas tiek vērtēts, jo teiksim, tās iespējas, pret ko mēs datus varam salīdzināt par atkritumu apsaimniekošanu, mums ir vairākas datubāzes, kur atkritumu apsaimniekotāji strādā, gan statistika, gan atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma, kur mēs redzam katru pārvadājumu un attiecīgi, ja tas skar tirgu novietoto apjomu, tad, principā, mēs jau sadarbojamies ar valsts ieņēmumu dienestu. Tur šobrīd esam, ja mēs runājam par trešajām valstīm, tad, teiksim, par tiem ievestiem apjomiem, un lai izķertu pelēko tirgu, tad mēs esam uzsākuši sadarbību arī ar muitas pārvaldi, lai mēs iegūtu arī datus, teiksim, ne tikai par Latvijas šiem te ražotājiem, bet par ārvalstu ražotājiem, kas, principā, nav iesaistījušies arī sistēmām. Līdz ar to gana arī apjomīgs darbs arī tiek ieguldīts no mūsu puses, lai teiksim, mēs tiešām varētu pateikt,
iesniegtā informācija ir korekta, ir precīza, un tālāk, teiksim, lai mēs tos datus varam publicēt gan pie sevis, gan, teiksim, nodot arī sagatavot ziņojumus tālāk jau Eiropai, kas, teiksim, izskata un teiksim, arī no savas puses un skatās, vai mēs sasniedzam mērķus vai nesasniedzam, vai mums kādas sankcijas, nedod Dievs, būtu jāpiemēro. Līdz ar to, teiksim, tas filtrs, kas iziet caur mums, ir gana liels. Tātad pašas ražotāju kontroles no mūsu puses arī tiek veiktas. Un attiecīgi, kā arī minēju par šīm te sadarbības iestādēm, teiksim, galvenokārt, protams, valsts ieņēmuma dienas, kur mums tā informācijas apmaiņa notiek regulāri, un arī teiksim, Latvijas elektronikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Letera, kas uztur bateriju un elektroiekārtu reģistru, kur arī mums šīs te savstarpējā datu apmaiņa ļauj izķert negodprātīgus šos te ražotājus, kas teiktu, vai nenorāda apjomus, vai nesniedz apjomus, vai nav bijuši ražotāju atbildības sistēmā, vai kādam no datu bāzēm iesnieguši atšķirīgu informāciju. Un attiecīgi, teiksim, kā es arī minēju, ka dati ir svarīgi, kas tiek sniegti no ražotāja puses, un gadījumā, ja šie dati ir kaut kādā brīdī iesniegti nekorekti, vai mēs konstatējam, ka dati ir nekorekti, tas principā problēmas aiznes jau tālāk, ka mēs varam nesasniegt mērķus, jo attiecīgi mēs tos datus par apsaimniekotu apjomu iegūstam principā tā gadu pēc reālās darbības. Un iepriekš gadu izmainīt mēs vairs nevaram. Tik atkritumus mēs esam savākuši, tik esam reģenerējuši. Principā tas arī paliek. Ja konstatējam neatbilstību, tad principā te var arī nākties sekt šī sankcijas par neizpildi, par mērķu nesasniegšanu, kas principā primāri, protams, ir pretenzija pret ražotāju atbildības sistēmu. Biežākās konstatētās neatbilstības tieši teiksim, ko valsts vides dienests veic šīs pārbaudes pie nodokļu maksātājiem. Galvenokārt mums tas fokus ir šobrīd, ko mēs skatāmies, ir iepakojums, un no šī gada saules paneļi, ko mēs arī aktīvi šogad arī veicam šīs pārbaudes. Iepriekš bija mums aktuāli vidē kaitīgās preces, riepas un smēreļas, bet šobrīd, tā kā es minēju, fokus tomēr uz iepakojumu, bet principā tās neatbilstības, ko mēs konstatējam, ir, ka šis dabas resursu nodoklis netiek nomaksāts pilnā apmērā. Principā lielākoties, jāsaka, diemžēl tās, teiksim, mums jau arī tās pārbaudes ir uz risku balstītas, teiksim, kur mēs jau redzam, ejot pārbaudam, mēs jau zinām, ka tur kaut kas nebūs kārtībā, līdz ar to, teiksim, tās neatbilstības, gandrīz mēs katrā uzņēmumā konstatējam. Un attiecīgi, ja mēs konstatējam šo neatbilstību, tad, protams, ir jānomaksā šis pilnais dabas resursu nodoklis pilnā apjomā, ka tas ir tekošais gads, bet ja mēs runājam par iepriekšējo gadu, tad principā divkāršā arī apjomā. Un tas, kā minēju, teiksim, šeit uz slaida ir šīs biežāk konstatētās neatbilstības, tad ir šie ka nepievienojas ražotāju atbildības sistēmām, piemēram, par iepakojumu, kas ir obligāti virs 300 kg, un slēptie šie apzināti vai neapzināti apjomi, ja, teiksim, uzskaitē, kādas ir kļūdas, vai teiksim, nav nodrošināta šī apsaimniekošana atkritumu, ja no ražotāja puses nav noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, bet bija pienākums apsaimniekot, tad principā šīs sankcijas tālāk jau aiziet arī, protams, uz ražotāju, kuram mēs arī piemērojam. Teiksim, pelēkais sektors gana būtisks, un lielākoties, teiksim, pie šī pelēkā sektora mums ir grūti aizsniegties, bet tā kā minēju, vismaz ar trešajām valstīm, principā mēs tur varam tikt galā ar muitas pārvaldes palīdzību, un tos datus salīdzināt un tālāk jau ķert šos uzņēmumus un apjomus, kas ienāk Latvijā. Par sankcijām. Sankcijas ir lielas. Principā dabas resursu nodokļa likme ir labi zināms, ka ir krietni vien augstāka nekā ražotāju atbildības sistēma maksa, kas tiek piemērota. Tad, principā, ja mēs konstatējam šo neatbilstību, slēptos apjomus, tad, principā, soda sankcija ir divkāršā neatmaksātā nodokļa apmērā un plus
vēl jānomaksā pamatnodoklis. Tad, principā, tas ir trīskāršs nodoklis, kas ražotājiem ir jāsamaksā pēc dabas resursu nodokļa likmes. Un attiecīgi, ja mēs runājam arī par šo mērķu sasniegšanu, tad principā mērķu sasniegšana uz savākšanu, reģenerāciju un pārstrādi ir priekšnoteikums, lai arī piemērotu šo atbrīvojumu. Ja mēs konstatējam, ka attiecīgi nav sasniegts kāds no mērķiem ražot atbildības sistēmā, tad principā tas tālāk jau rezultēs to, ka mēs pārtraucam līgumu ražot atbildības sistēmu un attiecīgi arī uzrēķinam nesamaksot to neapsaimniekoto daļu dabas resursa nodokļa izteiksmē. Principā, ja tur nav apsaimniekota 1 tonna atkritumu, tad principā par 1 tonu mēs pielīdzinām dabas resursa nodokļa likmi un principā tad ražot atbildības sistēmai tas ir jānomaksā, bet kā es arī minēju, tas, teiksim, teiksim, protams, mēs vērtējam, cik ir tā būtība, cik ir tas liels apjoms, bet lielākoties, ja mēs konstatējam neatbilstības un netiek sasniegti šie te mērķi uz reģenerāciju, uz pārsvari, tad principā rezultējas, ka ražot atbildības sistēma savu darbību izbeidz. Un kas notiek tālāk ar šiem te datiem, ko mēs darām? Principā šeit ir attēloti 7 ziņojumi, ko mēs gatavojam gan savām vajadzībām, gan, teiksim, arī publicējam valsts vides dienesta mājaslapā, gan arī tālāk jau sniedzam arī ministrijai. Galvenokārt, teiksim, tos obligātās prasības mums noteiktas ir uz iepakojumu, bet tās, principā, nav vienīgās, jo regulāri mēs arī saņemam informācijas pieprasījumus un gatavot ziņojumus, lūgumus arī ne tikai uz iepakojumu, bet uz atsevišķiem atkritumu veidiem, piemēram tur baterijām vai elektroiekārtām, kuras principā mēs arī gatavojam, pēc tam arī publicējam. Un šeit ir tie dati, ko mēs izmantojam publicēšanai un tālāk jau sniegšanai, tie ir dati no ražot atbildības sistēmām, depozīta sistēmā un valsts ieņēmuma dienesta dati. Un attiecīgi to mēs visu saliekam kopā, izanalizējam, saprotam, ja viss ir kārtība, tālāk mēs dodam datus Eiropa Eurostatam, kas tālāk jau tos datus apstrādā un publicē oficiāli kā no Latvijas. Pelēkais tirgus freerideri, teiksim, kas ir ārpusē, un teiksim, mēs šeit salīdzinām šos te datus ar poligonā apglabāto sadzīves atkritumu apjomu, un ja tas pārsniedz nereģenerētu atkritumu apjomu, tad principā mēs saprotam, ka tur šī starpība netiek apsaimniekota, un principā šeit ir šie te freerideri, kas nav iesaistījušies sistēmā un ir pelēkajā sektorā palikuši. Par būtiskāko, teiksim, nobeigumā arī dati reālie, faktiskā situācija, kā mums mainās, kā mums mainās ražotāju dinamika, tad mēs principā redzam, ka ražotāju skaits kopā ražot atbildības sistēmās nedaudz pieaug, stabilas līknes ar nelielu šo te pieaugumu, kas nozīmē, ka, teiksim, arī ir gana labi. Un gan par iepakojumu runājot, vēlreiz izceļot, tad attiecīgi 2023. gadā notika izmaiņas par kurš ir līderis tieši realizācijā, jo iepriekšējos gados pirmajā vietā bija koka iepakojums, kas, teiksim, īstenībā bija būtiski atšķirīgi no pārējās Eiropas Savienības. Mēs bijām vienīgie, kuriem iepakojums ir pirmajā vietā. Dabūjām mēs arī no savas puses skaidroties, kāpēc, bet principā 2023. gads jau parādīja, ka šis te iepakojums, kas nāk no papīra, apsteidz un samazinās attiecīgi koka iepakojums. Stikla samazināms, plasmasas samazināms un metāla samazināms skaidrojums ar depozīta sistēmu, un attiecīgi šie te ir tie plus mīnus 10-15%, teiksim, kas iepakojuma, kas ir dzērienu iepakojumi, kas pakļaujas depozīta sistēmā, ir apsaimniekoti depozīta sistēmā, nevis ražot atbildības sistēmās. Un tad attiecīgi
pēdējā slaidā, jā, teiksim, šī te informācija, kas tad notiek tālāk ar šiem atkritumiem, kādas darbības tiek piemērotas un kad sasniedz šo te gala statusu, tad principā mēs redzam Latvijas gan atkritumu apsaimniekotājiem, arī nelielu mājas darbu, jā, teiksim, ka mēs redzam, aptuveni puse no šiem te apjomiem tiek pārstrādāti Latvijā, bet otra puse ar derīgo materiālu, diemžēl, tiek izvesta ārpus Latvijas, un kur tiek pārstrādāta. Līdz ar to, teiksim, šeit ir vērtīgs materiāls, ko, teiksim, jāņem atkrituma apsaimniekotājiem arī vērā, kad tās līknes, kur tieši Latvijā pārstrādātais atkritumu apjoms tuvotos tam vairāk maksimālajam, nevis, teiksim, būt kaut kur pa vidu. Paldies! Tas viss no manas puses.